esi dzimis 2. datumā, tad šis video ir par tevi. Tava tāro kārts ir augstākā priesteriene. Šādi izskatās. Tā ir intuīcijas un iekšējās gudrības enerģija. Tu esi cilvēks, kas jūt un redz lietas, kuri citi nejūt un neredz. Kad tu esi savā labākajā versijā, tu esi gudrs un vietas, visi maņu orgāni strādā. Tu esi diplomātisks, iejūtīgs, vienmēr gatavs palīdzēt. Tev nepatīk konflikti un tu mīli, kad visapkārt ir miers un harmonija. Otrās enerģijas cilvēki ir atbalsta personas. Tu esi tas, uz kuru var paļauties, un tev vajag kādu, par ko rūpēties. Cilvēki nāk pie tevis pēc padomiem, jo tu viņus tiešām saproti. Divniekiem patīk daba, un viņiem bieži ir dziedniecības spējas. Bet, ja viņi aiziet mīnusā savā raksturā, tad viņi visu atliek. Gaidīs to brīdi, labākos apstākļus, sāk darboties tikai tad, kad viss jau deg. Domā, vēl jāpamācās, vēl es neesmu gatavs, un rezultātā tā arī nekad nesāk. Viņi tikai skatās YouTube, lasa grāmatas, vēro citus, bet paši neko nedara. Padomā, varbūt arī tu esi perfekcionists un tev tas traucē. Varbūt tu gribi būt 100% ideāls un rezultātā paliec ēnā, neusticies tam, ko jūti un domā, ka visi citi ir labāki. Vēl pie negatīvā ir iezīme, ka augstā priesteriene var būt pārāk jūtīga, ka viņi uzsūta citu enerģiju. Kāds blakus stresots, tu arī. Tu baidies arī pateikt, ko tu tiešām domā, jo ko tu citi padomās. Attiecībās priesteriene bieži nepasaka, kas viņai patīk vai nepatīk. Baidās izskatīties muļķīgi, bail no apkārtējo nosodījuma. Un te ir dažas lietas, kas ir obligāti jādara, lai dzīvē viss sanāktu. Tātad pirmais ir pieņem sevi tādu, kāds tu esi, ar visām savām neperfekcijām. Pārtrauc baidīties, trenējies teikt to, ko tu domā, un sāc darīt, nevis tikai skatīties, kā citi dara. Un otrkārt, uzticies savai intuīcijai. Un vēl parādi robežas. Pasaki nē, ja kaut ko negribi. Kur divnieki var izpausties labāk profesionāli? Te labi dar visas radošās jomas. Dizains, māksla, rakstīšana, viss, kas saistīts ar dabu arī, atbalstošās profesijas, psihologs, konsultants, māsiņas, medicīna kopumā, dziedniecība, arī valsts iestādes, kur vajag diplomātiju. Un galvenais atceries, ka tu esi augstākā priesteriene. Tava intuīcija ir tavs atbalsts. Pārtrauc sēdēt un gaidīt, uzticies sev un sāc rīkoties. Tā kā, ja atpazini sevi, liec laiku, nošēro ar kādu, kurš arī ir dzimis 2. datumā, jo šīs zināšanas ir svarīgas. Tu zini, kur tev jāpievērš uzmanība, lai dzīvē viss sanāktu. Tu apzinies savas stiprās puses un to, kas jālabo. Tas ir kā cheat code dzīvei. Un, ja gribi dziļāk ieiet savā astrokartē un uzzināt vairāk, tad droši raksti man privāti, nāc uz personīgu tāro vai astroloģijas konsultāciju.